Sveiks sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji! Raidījumu pieķerts sportojot pirmajā daļā stāstīsim par to, ka ir svarīgi ne tikai mācēt braukt ar velosipēdu, bet arī zināt ceļu satiksmes noteikumus. Savukārt raidījuma turpinājumā ielūkosimies kādā ļoti aizraujošā autosporta veidā. Mēs esam gatavi! Aiziet! Lai pārliecinātos par skolēnu prasmi pārvaldīt velosipēdu un arī zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, CSDD organizē jauno satiksmes dalībnieku fórumu. Kāds mērķis vispār ir tāds globālāks šīm sacensībām? Ļoti vienkārši bērni, kuriem ir 10–12 gadi, kas piedalās šajās sacensībās, tie ir reālie kandidāti, kuri principā tūdaļ oficiāli var izbraukt uz ielas. Tātad viņiem ir jānokārto eksāmens, jāsaņem vadītāja apliecība, un lai viņi varētu piedalīties ceļu satiksmē. Līdz ar to viņiem ir jāzina velosipēdu uzbūve, loģiski ceļu satiksmes noteikumi, pirmā palīdzība un jāprot pārvaldīt velosipēdus dažādās situācijās. Tāpēc mums šeit ir, teiksim, teoretiskā lieta, kas ir visi šie mani nosauktie jau, un plusā viņiem arī ir pietuvinātas divas trases, kuras ir tā kā viņiem būtu jāpārvalda braucot pa ielu. Tāds ir tas mērķis, kāpēc tas vispār arī notiek. Nu jau, ja es nekļūdos, ir ļoti daudz gadu, bet es baidos tagad sameloties, kurš gads tas ir, to var apskatīties, kā saka, vēsturē. Jā, to statistiku mēs precizēsim, bet šie šķēršļi tiešām imitē darbību uz ielas? Jā, tieši šķēršļi imitē darbību uz ielas, sākot ar to, ka mums ir jāpārbrauc, teiksim, par kādu šauru laipiņu pāri, kas ir dēles, ja mums ir jāpalien apakšā zem kādu šķēršļi, kas varētu būt zars, piemēram, ja? Vai mums ir jāpaņem kaut kāds priekšmets ar vienu roku un ar otru ir jāstūrē, vai mums ir jāizbrauc, teiksim, burts abraucot kaut kur apkārt, vai ir kaut kāda strauja vieta, kur jāizbrauc atkal pa šauru. Tā kā tas viss ir pietuvināts vai jāizbrauc ar šķēršļiem, ja? Tātad tas visas lietas ir pietuvināts tiešām šiem te apstākļiem, kas varētu būt uz ielas. Plusā mēs vēl viņiem uzliekam mugursomiņu ar grāmatām uz muguras, teiksim, kur ir iekšā nosacīts daudzums ar kilogramiem, kuru varētu būt braucot mājās no skolas. Tā kā visi šie elementi ir kaut kādā veidā saistīti kopā ar to, kā viņi varētu kustēties pa ielu. Somā 25 kā armijā? Nē, Somā 25 nav tik daudz, paldies Dievam, tik daudz nav, bet 5 ir gan. Jā, principā jau tās summas jau bieži vien neatšķirās, tas smagums kāds jānes skolēniem. Smagums ir diezgan pamatīgs, jā. Jā, bet tomēr šīs ir sacensības, un kā tad dalībniekiem veicas ar to šķēršļu pārvarēšanu? Ir ļoti dažādi, teiksim, Ogre ir viena no tām vietām, kur ir fantastisks. Arī šogad ir rekords, es domāju, ka diez vai kāds pārstīs piedalīšanās rekordu. Līdz ar to tā komandu sagatavotība ir arī ļoti dažāda, jo ir skolotāji, kur ļoti rūpīgi strādā ar saviem bērniem un kur trenējās, jo šīs ir priekšsacīgas, ja tā drīkst teikt. Pēc tam ir fināls, kur no katras vietas, teiksim, Ogres finālā piedalās attiecīgi viena komanda. Tur kopā ir 32 komandas, un no šīm komandām viena komanda gatavojās jau vēl Eiropas sacensībām. Un Latvijai ļoti labi iet, pagājuši gadu bija 3. vieta Eiropā, un iepriekšējos gadus arī ir bijuši trīnieki un tā kā, nu lūk, un līdz ar to tie mērķi ir dažādi. Citi brauc tieši tā, lai bērni iemācītos, sagatavotos, lai zinātu, kā uzvesties uz ielu. Citi jau brauc jau ar sportisku azartu to visu. Ja? Var redzēt, ka viņi ir trenējušies un tā, bet kopsumā šodien, cik es redzu, nu, teiksim, no šiem šķēršļiem ir ļoti labi. Ir arī kādam, kuram, protams, no uztraukuma kaut kas saķerās, ja? Bet pārsvarā riteņus pārvalda, teiksim tā. Šī ir mūsu tā nākamā velo paudze, un tad iespējams, ka ar jūsu palīdzību to velo kultūru arī izdosies padarīt vēl kvalitatīvāku. Es ceru, ka brauks vairāk un brauks. Nu, mums jau ir vecais strīds starp velobraucējiem, motobraucējiem un autobraucējiem. Tas jau laikam ir diezgan mūžīgs, bet es domāju, jo vairāk mazi brauks ar velosipēdiem, jo pēc tam viņiem arī būs citāda attieksme, teiksim, jo viņš nosēdīsies pie stūras automašīnai. Tā kā es domāju, ka tā noteikti varētu būt. Šodien raujaties divās pilsētās, bet kā vispār, cik Latvijā notiek šādas sacensības? Punkti ir 28, kuros mēs nokļūstam, bet plusā nāklāt vēl novadi, tā kā kopsumā ir 32 finālistas komandas būs, kuras startēs finālā. Mums līdzās šobrīd ir jaunieši, kuri tikko ir pievārējuši teorijas daļu un gatavojas praktiskajai daļai. Mēs sākumā noskaidrosim, kas tad bija tajā teorijā, tāds ļauns un grūts. Tur bija, man pieņemsim, pa ceļu zīmēm bija diezko grūti. Jā. Bet jūs jau noteikti mācījāties pirms tam tik to visu? Jā, mēs mācījāmies, jā, bet tik un tā bija diezko grūti pa tās ceļu zīmes salikt vietās. Kas ir svarīgi tajā praktiskajā daļā, kas ir jāmāk? Tagad rekur trasē jums tāda blakus stānā ir, jau esat redzējuši, kā citi piedalās. Arī diezko precīzam jābūt.
Tur ir svarīgs ātrums. Ātrums nē, ir jābūt tā diezgan, nevajadzētu pārāk ātri, jo tu vari ieskrieties un tad kādā vienkārši tos klučus nogās ļoti ātri. Ir jābūt precīzam un tā uzmanīgi jābrauc. Vai jūs komandas kapteinis dusmosies, ja netiks nogāsts kāds no šķēršļiem? Nē. Nē, es nedusmošos. Tev jau pašam arī noteikti jāmāk vislabāk to visu izdarīt. It kā, jā. Jā, jūs esat vienas klases komanda, bet jums noteikti klasē ir vēl arī citi klases biedri. Vai jūs viņiem stāstāt arī par to velo drošību un satiksmes noteikumiem? Kaut kur reizi iet galvā, dažreiz tā. Bet jums jau jābūt tā kā piemēram, tomēr jums ir tās velobraucēju tiesības, apliecība, jūs zināt noteikumus, jūs esat piedalījušies sacensībās, jums jau jārāda piemērs. Jā, mēs cenšamies tādēt visus viens otru atbalstīt. Jā. Jāsauc, lai arī piedalās sacensībā. Jā, jo galvenais ir piedalīties, vismaz kaut kur piedalīties, būt tādam atraktīvākam. Jā, dažās vietās, piemēram, tas nav garalais, lai dabūtu to pirmo vietu. Jā, garalais noteikti piedalīties, lai tev ir jautri. Nevis tā, ka tu tur aizēji. Nevis strādāt mājās vienkārši skatīties televizoru. Galvenais, lai piedalīties, lai tev ir jautri vismaz. Stāstiet, cik vērtīgas ir šīs sacensības jaunajiem velobraucējiem? Vērtīgs ir tas, ka viņi iegūst daudzas praktiskas lietas savā dzīvē. Tūlīt pat nāk vasara un pirms došanās uz ceļu viņi tikko būs atkārtojuši ceļa satiksmes noteikumus, velo uzbūvi, lai būtu tehniskā kārtībā un, protams, pirmā palīdzība. Tas viss viņiem noderēs. Un līdz ar to, un arī, protams, šīs sacensības gars, tas ir veselīgi un vesela dienas svaigā gaisā. Vai jūs vēl kā speciāli gatavojāties šīm sacensībām, kaut ko ārpus klases darāt? Ārpus klases mums skolā bija saliktas šie stabiņi, varējām trenēties, arī lai būtu veiklāki. Un, protams, pirmām kārtām jau tā teorētiskā daļa, ja, kas ir, lai mēs varētu viens otram palīdzēt. Kā palīdzēt, ja nokritis, ja kaut ko sasitis, tas ir svarīgi mazajiem. Kā viņi paši atsaucīgi uz šīm mācībām? Protams, jā, tas viss ir ļoti interesanti. Un vēl piedāvām CSDD bija ļoti laba un bērniem pieejama un saprotama vērtīga lapa, jā, mājaslapa. Un ar tās palīdzību gan video, tas nebija sarežģīti. Labprāt viņi to darīja. Mēs tā gluži šoreiz neuzvarēt, bet patīkam pavadīt laiku nācām. Galvenais, lai mazie pēc tam zina tos visus noteikumus, velo uzbūvu, pirmo palīdzību. Protams, jā, tā ar kārtējā atkārtošana, tas ir ļoti būtiski. Tuvojas tomēr vasaras brīvlaiks, noteikti skolēni sēdīsies uz velosipēdiem un būs uz ielām pilsētā, gan arī ārpus tās. Tas aicinājums novēlējums pašiem šiem jaunajiem velobraucējiem. Man patiesībā gribētos viņiem novēlēt tieši to, kā viņi šeit brauc. Jo šeit nav uz laiku, tātad nav uz ātrumu, bet ir uz precizitāti. Un ja viņi atcerētos to, ka paskriet jau var ļoti daudz kur un var ļoti ātri pabraukt, bet ja viņi būs uzmanīgi un uz precizitāti brauks ļoti daudzās vietās, kur vajadzētu piedomāt, tad viss būs absolūtā kārtībā un galvenais, lai viņi brauc. Nevis nebrauciet. Es domāju, lai brauc, lai izbaudu to, jo velosipēds šī vecumā, man liekas, ir viena no foršākām lietām, ko vispār var darīt. Un kas arī ir sportiski padarīšana. Un līdz ar to es domāju, lai viņi galvenais brauc, bet tā uzmanība tas būtu pats galvenais, jo tā ir tā trakākā lieta, kur gribās tā pārgalvības reiz pārņem un tur viss tās ziepes arī sanāk. Jāizaicina velosporta pasauli. Un jo lēnāk brauks, jo tālāk tiksi. Absolūti, es pilnīgi piekrītu. Vajag uzskriet kaut kur, kur bez tā, jā, nevajag jau iedomāties, ka mēs tā nedarījām, jā, bet drusciņi, ja tas būs par precizitāti un ar apdomīgumu, es domāju, ka tas viss būs kārtībā. Būs kā autosportā, vajag slēgtā trekā, tikai ātri braukt. Jā, es par to, jā, var taču atrast vietas, kur var pabraukt pietiekoši ātri un izdauzīties un izvēlēties, bet iela tā noteikti nav. Īpaši pilsēta, jā, laukos varbūt drusciņi vienkāršāk, bet es domāju, ka pilsētā ļoti uzmanīgi jāuzmanīgi. Gribās, lai skolēns pēc tam atgriežas mācības. Tieši tā. Nē, kaut kādu nobrāzumu jau profilaksē vajag. Es arī par to. Galā man te kaut kur vēl ir no skolas laikiem arī, kur ir palīdzis. Bet viņi speciāli mācās pirmo palīdzību, lai tiktu galā. Tieši tā. Un arī tā ir bišķi mācība un tā.
Nu, mums vēl ir ļoti laba lieta, gan jau, ka jūs varbūt iefilmējāt, ka mums braukā līdzi arī ugunsdzēsēju brigāde, kas iedod vēl papildus šo, tā teikt, atraktīvo veidu. Šī gadījumā tās nav sacensības, kaut gan viņi savā starpā tur arī sacenšās pa mazām balviņām, bet braukā līdzi un tur arī ļoti liela atsaucība, ja bērniem patīk, jo tur ir viņi reāli var iekāpt tajā kostīmā, kurš ir smags, un tas mazākais izmērs, kas tur ir, viņiem ir pa lielu, un viņi var reāli paturēt to šļūteni rokā un saprast, kā tas ūdens tur iet, kas arī ir, nu, bērni teikuši, ka ļoti, ļoti interesanti, un tā ir ļoti laba lieta. Tas ir kaut kas jauns, lai būtu interesantāks šis Jā, lai tā būtu paralēlā lieta. Otrs tā arī ir, nu, zināmā mērā mācība par to lietu, kas arī diezgan bīstama un jādomā līdz, ko darīt. Labi, lai veicas arī turpmāk un Paldies. Nākamajos gados, lai attīstās šie jaunie velobraucēji. Paldies jums arī, lai veicās. Paldies par sarunu.